Tā, šodien pēc tādas ilgākas vlogošanas pauzītes. Šogad nevienu vlogu neesmu taisījis. Uztaisīsim nelielu vlogu. Šodienas plāns ir aizbraukt uz auto eksotiku vai auto izstādi, kas šobrīd notiek Ķīpsalā. Tagad ir sestdienas diena. Gaidu savus pārējos ģimenes locekļus. Kaut kur nav atnākuši, vēl joprojām kā parasti Gustavs kaut kur čamājās. Es jau mazos bebukus jau paņēmu, tur viņi krēsliņos guļā, tur viens, tur otrs. Nu tā, jā. Tā aizbrauksim, paskatīsimies, kas tajā Ķīpsalā tur īsti notiek. Nu, čamma! Nu, jā. Izslēdz datoru? Jā. Uz kuriem mēs brauksim? Uz auto eksotiku. Nu, ot. Un tā iebraucām Ķīpsalā. Tepat uzreiz nogriezāmies pa labi, tāpēc, ka jau baigais korķis jau veidojās. Man liekas, kamēr mēs tur nostāvēsim korķī, un tieši brauc ārā viena mašīna no šejienes. Es saprast, tā skaitās zaļā zona, neskaitās. Nu, zaļajos tas sen jau nekā nav. Kāda? Ceru, nekādu strāpi neuzliks. Kas tas tāds ir? Starlink. Nē, tas ir kaut kāds. Tur laikam nav neviena. Starlink. Nu, pēc lielās Covid pauzes mēs redzam, ka viss sāk pamazām atmosties, kur jau korķītis. Esam jau pie Ķīpsalas. Atradām mašīnu, beidzot, kur Nē. Nu tā, var redzēt, ka cilvēki tiešām izslāpuši pēc izstādēm. Es pilns pārkins, pilns līdz malā. Pagaidām vietas ir. Mēs nolikām haļaunajā vietiņā. Tāpēc paskatījos, cilvēki ir. Nu jā, labā maliņā. Kamēr redzējām vietiņu, tikmēr nolikām maliņā. Tagad, ja skatīsimies, rinda jāstāv vai nav. Man liekas, iepriekš pat toreiz pirms 2 gadiem, kad pēdējais bija izstāde, man liekas, nebija tik daudz cilvēku kā šobrīd. Ko? Tad jau bija maz. Nu, bija maz, jā. Sāksim ar izstādi pa labi. Jā. Reikuji tā, ko vinnēja Pur Baltics. Šito vinnēja Bembīti. Drifta darbnīcas kaut kāds. Nekur neesmu redzējis, tikai tagad ieraudzīju tādu žurīti. Motors, jā, motors, vietā ir. Vai bija redzējusi? Jā. Simo Bembis. Sergej Bembis. Jā, tepat kaut kur arī vazājās, varbūt. Lamborghini labāk patīk nekā Ferrari. Man arī. Uzkāpām kaut kur augšā. No augšas paskatīties. Ferrari ir Latvijas numuriem, nezinu. Ferrari ir Latvijas numuriem? Vai tas atbrauc kaut kāds? Vai šitās arī nebija tāds kāds nositās? Man liekas, ka jā, bija tur bija sarkans, protams. Šitais jau ir tāds. Jā. Tas ir Volkswagens. Kas? GTI Golfiņš. Man šitais patīk. Nē, man patīk šitais. Un M4 es Jā, daudz šitais mazais sapnīts, kas mums te ir atrast kaut kāds arī. GTR 800 izbēgi Golfiņam 370 un BMW 700. Tas ir čūnēts, viņš ir uzķūnēts. Man šito visu patīk.
krāsas salikums tāds sarkans ar melnu. Uz ēku šitos mēs nepaskatījām. Jā, pieejams. Mammu mēs pazaudējām jau. Kas? Kas mums te ir? Kas tāds ir? Ko mēs pazaudējām? Mammu pazaudējām. Baigies muķīs. Protektors, 2 līnijas. Vajag labi. Spidometrs vēl stūrē iekšā vajag kaut kas tur rāda. Tā baigies muķīs. Es uztaisīju tā kā it kā tas būtu kāds reaktīvais dzinējs, bet izskatās pēc, zini kā pēc pečkas varētu apsildi. Siltums nenāk nekāds vienkārši. Es tās pēc. Nezinu, tas ir izpūtais vai nav? Gan jau tu divi? Kurš tāds mašīnas taisa? Priekš kam? Reku pēc šitā, tad... Tie ciplanētieši. Cik planētieši šitādas mašīnas taisa? Reku, mamma! Ja ciplanētieši būtu iekarojuši zemeslodi, viņi droši vien brauktu ar šitādām mašīnām. Tā ir tā laikam tā doma. Zaporožica klubiņš. Tie nebūs interesanti. Jā. Viņi nav tādi. Šitos Ukrainā ražo. Ražo, jā. Kas tāds? Nopietni, tā nav Krievu mašīna, tā ir Ukraiņu mašīna. VS numuriņš. Kādreiz Reku, neko vairāk kā šitādi atļauties nevarēja parasti ģimenīti tādu kā mēs. Man tagad ir 3 mašīnas. Ko laika iet uz priekšu mainās viss kaut kas, jā. Tā, kas mums nākamais, laikam, ir Zaporožecu aizvietotājs, Tauriet. Jau, numurs kā man, B. Jā, tas mums tajās tā. Rek, formula šodien starp citu brauc. Tu pat var iekāpt iekšā, Edgars Poziņš. Ziksīts. Izo iekšā MP. Tos stūri varētu simulātoram, ne? Volga. No padomu laikas mašīnā man, ja godīgi, patīk tiešām Volgas. Jā. Ja man būtu dzīvotu 80. gados, man būtu Volga. Paskat, te arī forši uzliks paplatinājums normāli. Nu, no padomu laika mašīnām man arī labāk patīk Volga. Tāda agresīva, tāda normāla lūpa uzlikta. Dzintara aplis. Kaut kad jau drīz būs biķerniekos atkal Volgas brauks. Varbūt šitā arī brauks, jā. Kāds mums salonīčs. Jā? Redzēji, jā, vienreiz, jā? Aha. Nu, viss kā pa parasto, protams, kad... Ko tu te vairāk vajag? No? Kas tas tāds ir? Viens ir paskatīsimies, sākam, iziesim cauri te. Pēmis ar baigo muzlačku iekšā. Vietas nekam nav, rezervas riepa mēģināt iesprāst. Kas mums te? Salons, viss kā parasti. Paskaties. Tas šitiek ar ībina, tad ir normāli, jā? Tas ir 46. vispār? Jā, tas ir 46. Kaut kas ožs. Powered by vodka. Vāc, kas te pa kabeļiem? Jēzus māte. Nu, baigi samačīs tiekā. Nu, te rekur ir vecā Volga. Jā, tā man nepatīk. Nu, klasika, nu, es teikšu, jā, nu. Interesanta. Patīk, kādreiz man skaisti piedomāju pie dizaina un taisies šitās te smukus elementus. Jā, šeit man ļoti. Tas ir feini, vai ne? Jā. Tagad tās detaļas netaisa. Skaisti, spīdīgs. Uzlikt šādu pat. Jā. Kāds ošs, tas ir vispār kaut kāds īpašies modelis ar to zvaigžņu. Jā. Retro kāju. Man šitā patīk arī. Šitā arī ir, nē, tas ir zims. Šitā man patīk tas stendas. Jā. 7. Bet cik viņš ir liels, tas ir jēzi.
dīvāns iekšā. O, te pat 3 rindas ir, nē, es nezinu, vai tur tā vienkārši tāda viena vietiņa pa vidu ielikta bērna krēsliņa. Izņemtu būtu pilnīgi. Jā, pasīši garš ir kā busiņš. Es domāju, viņš ir lielāks nekā mūsu šitas tēma Fordiņš. Neizņēmēnes tas ir labs. Jā, kā viens Hammers. Amerikāņu armīnieki šādām brauc. Tas tur ir tik tuvu malai, jēziņ. Nu, baigi tuvu malai, redzi? Stūra pie tās maliņas pilnīgi. Bet ļoti plats. Vēlīna. 65 robotīkās. Tā, nu ko, iesim tālāk, kas mums tur ir interesants. Auģiks ar gāzu masku. Ko tu to gribi pateikt? Parasts? Jā. Ko es to gāzu masku tur nezinu, ko tu to gribi pateikt? Široko? Man nav tāds bieži redzēts ielās, jā. Tā ir kaut kas ķūnēts. Kaut kas tur ir. 650 zirgspēki? O, nē. HP 541 zirgspēks, normāls. Snekerīs? Jā. Dod normāli jaudiņu viņam iekšā ir. Baigi ņiprējs. 16-niekiem. Baigi ir te interesanti. Kaut kam vienreiz bija tā sataisīts arī. Vai gas. Tas ir interesanti. Laba krāsa arī tāda sarkana tāda interesanta. Jā, bet ko es tiešām, kas man nepatīk, tas ir Japāņu stilā, ka taisa tās tādas kā svārkas. Nu, savs stiliks, protams, ka tas ir, bet nu, tas nav pa manai gaumei. Nav īsti manai gaumei. Viņiem vispār ir vienalga. Viņiem? Viņiem vienalga. Patīk? Patīk kaut ko eksotika, ko? Patīk. Lūk, tas viss. Kas mums te notiek? Kas te notiek? Kostot ar roku šitiem. Kas notiek te? Ej, ar šitiem daugšu. Augsti, kad? Atgad. Naudu paņēmi līdzi? Nē. Būs baigais triks. Tas ir auģiks. Tas ir auģiks. Tas man kādreiz patika. Varbūt varētu braukt. Bet nē, Bembis tam ir labāks. Šādi var ar viņiem? No, var viņiem, protams, ka nav tāda pielādēti, bet... Paskaties, cik viņš smags ir, paņem rokā. Vēl sākā. Visu to līsta. Nezinu. Citādi es neesmu šādi. Nevari? Nu, tad bišķim klusāk iegājām otrā zālē, kur ir jaunās mašīnas. Jā. Tumbas laikam, jā. Un tāpēc, ka tur notika tas... Vienkārši visi augstus turēja ciet, visiem nepatīk. Jā? Un vienkārši tā grieza augstīs. Nu, tie rībinātāji man arī godīgi baigi nepatīk. Viņš nevar izbaudīt. Nu, ko iesim, skatīsimies jaunas mašīnas, kas mums, ko mēs nopirksim, varbūt kādreiz, kā lietota mašīna. Maserati.
Ja godīgi Maserati man vispār nepatīk, bet šis tāds diezgan dizainiski izdevies eksemplārs. Un šī atgādina Ferrari, atgādina... Es teiktu, ka tas ir Ferrari, jā. Nu labi, tas ies pastaigā. Viņš varam ēst, ko šodien vispār. Ejam, mēs ejam, jā. Varbūt palīdzēt. Aiziem, tu pastāvēsim. Mēs pastāv pie bērniem tomēr. Nu, pastāvēsim pie bebukiem. Nu, nevajag, noņem, no. Jā. Tomas sargā, Tomas mierīgs. Martis arī. Mums tu labu dod. Ēdienu dod. Kā šo? Nu, Eliņšīks ar Gustavu viņu ēd. Tu vari ņemt? Bišķiņ Eliņi pat daudz uzlikām, apmēr. Tāda porcija skaitījās. Laikam nāksies tētim palīdzēt kā parasti. Viņam arī kupāt, Gustavā, kam negaršo, jā? Negaršo? Kupātiņš. Nu, tētim nāksies palīdzēt. Man ir garšīgi tā. Gaļiņa. Nāksies palīdzēt. Aizmugurē? Nu, ko iekāpsim kaut kādā džīpā? Aizmugurē vēl viņam ir, ja? Redzi? Nu jā, 7. rinda. Bet viņi ir sešvietīgs, ne? Bet šie ir forši. Tā, sešvietīgs, jā. Bet tās normāls vietas. Jā, bet tur tas vidus nav, jā. Nu, šitas apmēram pēc lieluma, jā, kā varētu kā Fords būt. Jā. Nu kā, Gustav, tev? Forši tev par patīk. Ne? Nu, ko tu vari izdarīt? Tā kā fūra. Kas tā ir pa mašīnu? Sēņa tā kā fūra. Bērē. Tā kā fūra. Ir ērti? Ēres. Tas ir kāds stūri. Normāli planšetīte tāda. Baigi novērst uzmanību, ne? Tu vari blakus apsēsties. Kas mums tā ir? Baigi forši patīkšās, tas mūkas redalīgs. Tas gan tā mūsdienīgi forši, jā. Ritīgi. Sporta krēsli. Ir, jā, tas ir ritīgi sportinīgi. Mammai vajag šitos krēsli. Nu, lai mamma iekāpj. Lai pārbauda, vai būs labāk pa Mustangā vai nē. Elīna teica, ka Mustangā esot baigi forši. Ir forši. Es tad gribu iekāpt, kurā Mustangā. Parādīs pēc tam. No. Es jau parādīšu. Nu, Halīnos ar to taksi, kur es kāpu iekšā. Nē, šitai forši, jā. Sporta krēsli. Nē, šis ir ērts īstenībā. Krēsli ir Man labi. patīk šī korpus. Bet ne kā Mustangā tie krēsli bija vēl. Jā. Viņam bija... Kas ko, es tā kā planšetē, jā? Nu, jā. Mēs nevaram Fordā ielikt planšetē tādu smuku. Var. Filmu skatīties nebraukt. Mazie ķipari pamodušies. Arī skatās izstādē, jā? Ko, patīk izstādē, puikas? Kādu mašīnu jūs brauksiet, ka izbrauksiet? Nu, nevar Peugeot. Brauksim. Nu, nav tā ērtā kā sēdēšana, teikšu godīgi. Par vazēru. Kaut kā... Un kas tas tāds? Ja godīgi sakot, labi, es nezinu, caur kameru var redzēt. Bet skats ir tāds, kad jāskatās nevis caur stūri kā parasti, bet pāri stūrei. Izlums. Jā, un es apmēram redzu šitā te, šitās te. Jo... Peugeotām stūri esmu drausmīgi maziņas kaut kāds. Kas tas tāds ir? Kāpēc viņa nav apaļa, piemēram? Gatē. Tā kā driftu mašīna tikai. Tā labi. Nu, re. Mercedes kaut kāds elektrolaikam droši vien. Tā izskatās. Jaunā ēra. Kāds ir rekreācija? Nu jā, normāla planšetīte. Planšetē normāli. Bet šitā stūra. Bet viņa paskaties, kāda ir netīrā putekļi. Labi, nu tur gluži bērniem nevarētu. Bet tad viss Bet tāpat visi tie pirksti paliek taču. Rozā krāsā. Ne, viņu var mainīt. Tas viss ir maināmas krāsa, tāpat zila, zaļa. Nē, nu ir jau nākotnes vīzija. Šis ir vienkārši. Feini. Nav Peugeot variants. Tāds rokas arī. Tā neiekāpjas. Labi, iekāpj aizmugurē.
Oi. Jā. Nu jā, nu tev šādā arī aizmugurē sēdēt. Normāli karte, ja? Nu, kad? Nu! Tas, nu, ir normāla karta. Mamma. Ir ērti. Feinis. Mersis jau palīja Mersis. Nu, nākotnes brīnums. Interesants. Vērķīts. Mehanika. Viss pa vienkāršo. Paska viss, kā drifta mašīnā, viss tāds. Nu jā, drifta mašīnas jau nav ručkas šādas te lentas. Tas sporta mašīnās tā ir. Kā tik izkāpt tādā? Nu tā, šitās lentas var jāparauj. Nē, nav. Nē, tas logo taisīt man jā. Es nezinu. Interesanti. Bet tā kā kaut kas... Es pat nezinu. Tā kā instrumentu kaste. Man reāli atgādina instrumentu kasti. Man arī bišķi. Vērtība vispār nekāda nav. Es nesaprotu, ko tu gribi atnesīt, tu es nesciet. Kā uz taburetes sēdētu. Ko vajag? Vai kā te? Nu, ko tik tādu? Reku, laikam jāparauj ir. Reku siksniņa tāda. Man ir tevi. Jā. Viņiem durvis vērās vienas uz vienu pusi, otras uz otru pusi, jā. Jā. Līdz saka, baigi ērtais Mustangs, ķipā, nu baigi ērtais. Mustangs ir viens no maniem favorītiem kā mašīnām. BMWs, Porsche, Mustangs. Jā. Tikai šitiem kaut kas pazudis. Motors rekur ārā. Rekur. Tur uz elektrības bačas iet, reku uz aķītis vienkārši. Tur nav cilvēku pilnīgi. Pagaidi, es gribu iekāpt, paskatīties, kā te ir iekšā. No. Tīpa baigi ērties, nu paskatīsimies, ir ērti vai nav. Nu, ir. Nu jā. Not too bad. Nu, kāds to par roķiņu tik augstu, tik tuvu? Nu jā, nu Mustangs ir viens no maniem favorītiem. Nu, ar kur es varu? Šeit. Opa. Tā. Zem, pie labās kājas ir... Nu tā es te maucu. Kur Gustav? Vai dieniņā. Nu, aiziet. Normāli, tas gan interesanti. Babiņa normāli vērķi atrada īstenībā. Skats 650 eiro. Elektriskais. Baterija noņem. Saliekams. Šaurāks. To varētu samainīt pret to vērķi 3 ritēni. Mīties arī var. Man patīk. Šitie gan ir kaut kādi mazie briesmoņi. Ne to auto, ne to mašīnu. Zато dvieļi šikāri. Tur izskatās, ka krēsls mazvērtāks. Tā, nu kas te Gustav? Nu, kā tur ir? Tik apslūdzu. Nē, rindējās. Ko es tur darīju? Nav rinda. Pasko OMP krēsliņš. Nifiga себе. OMP. Ne sportinieks visīgi. Mājiņa jau feina. Bišķiņ iekāpšu arī. Gulta 1, 2. Es augšā gulēt. Jā, un kur tētis gulēt ar mammu? Tētis ar mammu tur augšā, jā? Kur Markus ar Tomašiņu? Markus ar Tomašiņu? Nu, šeit būtu mazas gultiņas jāuzliek, jā. Un šis tās netipisks Mustangs. Elektro Mustangs kaut kas. Paskaties, tepat cipariņas rāda kaut kādu. Pēc kā viņš izskatās? Nu, ko viņš rāda, es nezinu. Pēc kā viņš izskatās? Nezinu, pēc kaut kādā Pēc kā izskatās? Jaguāra. Iekāpšu aizmugurē.
No. Ko teiks par šito Mustangu? Galīgi no Mustangas, ne? Galīgi no Mustangas, ko es nezinu, Peugeot. Nē. Tādā tu neiekāpsi. Pīzdīgs. O, te viss ir atjaunots. No. Patīk tādi merši? Tādās ir Gusto mīļākā mašīna, otrā sērijas drifta mašīna, vai ne? Ne, man jau var patīk otrā sērija ļoti. Patīk kā priekšā? Īstenībā nedrīkst kā priekšā. Viņa drīkst, tu nedrīkst, ne? Tev vēl nav tāds privilēģijas. Ka arī šitādas verķis bērniem taisa. Normāli verķīši bērniem, ja? Kārtīgi stūri. Ko viņi? Ko darīs ar viņu? Skaties, pulkstenis tagad jau ir kādi 5 vai 6 tuļi nāk un tagad zāle gan drīz vai tukša, tad var mierīgi apskatīties. Īstenībā mēs tiešām par agru atbraucām sākumā. Tagad varēja mierīgāk visu apskatīties un izsteigāt. Nav cilvēku, te vispār neviena nav. Bet rītdien gan nebūs tā. Rītdien jau vairs viss jau vārstās nospulēt lēnām jau šodien tā, sestdienā. Nu jā. Būs, ka mierīgi čiliņā tagad var apskatīties mašīnas. Visu kārtīgi un mierīgi. Jā, nu Gustavs grib vēlreiz izbraukt ar otro reizi ar drifta. Te vairāk mašīnas, varbūt iet uz atpakaļ turien, ka mazāk cilvēki ir. Te savādāka trase ir. Tu negribi iet par mazāk cilvēku, vai labāk tu vienalga? Labi. Nu, braucam pa otram lāgam vēl vienreiz. Tandēms. Kur tu tur esi? Kur tu tur esi? Es lūdzu līdzi. Jā, redzu. Davai, tik tuvu vari piebraukt. Wow. Wow. Nezinu, kādā veidā tik laiks ātri pagāja. Pulkstenis jau tagad ir 6:22. Cikos mēs te ienācām? Nu, īstenībā 2 mazāk. 2, nu jā, 4 stundas arī netisi, ko mēs tur darījām īsti. Arī, ka tur nevar iet ārā? Es domāju, ka tur jau man visi atpērciet, jā. Ko, mēs jau esam Forda ģimenē. Lemba normāli kā plauksta. Normāli zīmīta nav tā kā mūsējā. Ford. Tā vispār ielās nekad neesmu Fordu redzējis. Brauktu. No. Normāli. Pagulēt. Tad 2 pat var gulēt, otro stāvu nolaist lejā. Es pat nevaru aizsniegt līdz turienei. Tur tik daudz vietas. Mamu, es pat nevaru lecienā aizsniegt jumtu. Redz, viņa stūra šitā tā ir nevis tā, bet tā guļas stāv. Tāpēc viņa arī, viņa stūras līdz ir. Nu tā, 4 stundas nostaigājām. Laiks paskrēja diezgan ātri, pat nezinu, ko mēs tur 4 stundas īsti darījām. Izreņķojām, liekas, 4 apļus kaut kādus. Arī nebija nogurums no tā trobelīša. Gustavs vēl gribētu, protams, viņš gribētu izbraukt ar to tiem tur droši vien vēlreiz, vai ne? Jā. Tā mašīnītē. Tā mašīnītē. Jā. Nu jā. Ar to viņš varētu izdienas tēdēt braukt. Gustavs viņš izmaksāja man vēl vienu braucienu. Mīļš dēļ, viņš man ir skats. Lai tēts arī izklaidējās. Lai tandēmām varētu. Lai tandēmām tēts braukt. Eksotikā Rīgas ielā. Tā neaizdos noteikti. Tā kā ar to arī vlogu beigsim laikam, vai ne?